8. laboratorijas darbs, 5. uzdevums. Tā, nu šis ir visjautrākais uzdevums šajā laboratorijas darbā. Ko mums šeit ir jāizdara? Mēs redzam tabulu ar pasta adresi un adresātu koordinātēm. Mūsu uzdevums ir izdomāt tādu maršrutu, lai pastnieks noietu pēc iespējas mazāku ceļu. Ja? Tātad, kā tas varētu izskatīties? Ja mēs, piemēram, paņemsim šo lietiņu, šo tabuļu un izveidosim grafiku, ne tādu, kuru mēs esam pieraduši, nevis parasto skaitu ar pogām, ar parastiem punktiem, bet gan šo te ar punktiem un līnijām. Lūk, tad mēs ieraudzīsim to ceļu, kurš ir pašlaik. Tad pasts ir punkts 7,8, tas ir lūk šeit, tas ir mūsu sākums. Lūk, tad no šajienes pastnieks sāk staigāt pa visiem adresātiem, un viņa ceļš izskatās šādi. Mūsu uzdevums ir sakārtot adresātus tādā secībā, lai ceļš, ko vajag patērēt, pastniekam būtu vismazākais. Kā to var izdarīt? To var izdarīt, izmantojot jauno Solver iespēju, kas ir pieejama tikai 10. un 13. ofisā. Tātad, ja jums ir 7. office, tad jums ir jāmeklē iespēju dabūt 10. jo savādāk neko izdarīt nevar. Un tas ir lūk šeit, tad pie nosacījumiem klāt ir 3. teksta gabals diff, saucās all different. Ideja sekojoša, ka Excels ir spējīgs mainīt nevis jebkādu skaitli, nevis nulles un vienniekus, bet skaitļus no 1 līdz cik man vajag. Tādā veidā, tad mainot vietu, atrašanās vietu, bet nekad neatkārtojot vērtības. Tātad, ja mēs piemēram klāt šai te tabuliņai, ja, pierakstīsim šeit tādu kā koloniju numurs pēc kārtas. Lūk, 1, 2. Šādi. Ja. Mēram. Tad šeit mēs varam izveidot tabuļņu, kas saucās ceļš. Šādi. Un te izveidot tabulu priekš mūsu mainīgajiem. Un kas ir mūsu mainīgie? Mainīgie ir šī numurs pēc kārtas, bet tikai dažādā secībā. Piemēram, tad ir 1, tad ir 6, tad ir 3, tad ir 7, tad ir 9, tad ir 11, tad ir 2, tad ir 4, tad ir 10, tad ir 8 un vēl ir 5. Ja? Tad kāda ir ideja? Kā lūk, ir tie paši skaitlīši, bet viņi ir savādākā secībā. Šī secība norāda arī to maršrutu, pēc kura ir jāiet. Sākumā 1, tad ir 6, tad ir 3, tad ir 7 un tā tālāk. Ja? Mēs visi skatāmies uz šiem cipariem, un tad lūk, viņi šeit arī parādās. Galvenā iezīme, ka šeit neviens cipars neatkārtojās. Visi cipari ir unikāli. Un to ir spējīgs darīt Excel. Tātad Solvers. Viņš var šeit sarakstīt no 1 līdz 11 skaitlīšus dažādā secībā, nekad tos neatkārtojot. Lūk, tā ir tā iespēja. Tad mūsu uzdevums tagad ir pielāgot mūsu šo te izklānto uzdevumu, kas mums ir pielāgot, ierakstīt tādām formulām funkcijām, lai varētu šo funkcionalitāti pielietot. Tātad, kā mēs jau atceramies, 2. solis pēc mainīgo noteikšanas ir mērķa funkcija. Mērķa funkcija ir attālums, kopējs ceļš. Šī maršruta kopējam attālumu jābūt pēc iespējas mazākam. Kā atrast attālumu? Tad, ja mēs skatāmies uz šo punktu, piemēram, šeit attālums ir 0, ja? Jo mēs esam 1. pozīcijā un tur nekas nemainās. 1. pozīcija ir 0. Šeit tas nozīmē, ka mēs esam aizgājuši no 1. punkta līdz 6. punktam. Un kā mēs jau atceramies no iepriekšējiem laboratorijas darbiem, mēs varam uzrakstīt šādu funkciju SQRT,
Ja, tad Pitagora teorēma pateikt, ka lūdzu, man ir pirmais punkts, tas ir pārstāvis šis x mīnus sestais, lūk, ir sestais, tad ir šīs x-iņš pakāpē 2, tad ir plus, un tad atkal ir šīs y mīnus atbilstoši sestais y šeit, un tas arī ir pakāpē 2. Lūk tā, ja? Un enter, tas būs attālums. Problēma ir tāda, ka valkot uz leju man nekādīgi neizdosies pareizi salikt adresi. Katru reizi vajadzēs pašam likt atbilstošās adreses. Šī formula nav optimāla, jo viņa nemainās līdz šo skaitļu izmaiņai. Ja es piemēram šeit ierakstīšu 4, es gribu aiziet no pirmā punkta uz 4. punktu, mana formula nemainās, jo šeit nav nekāds piesaistīts vispār pie tās kolumniņas ar maršrutu. Ko mēs šeit daram? Mēs mēģinām izveidot tādu formuliņu, kura būtu atkarīga no šīm vērtībām. Un kā tas izskatās? Tāpat SQRT funkcija, tas pats, lūk, šādi pakāpē 2. Es uzreiz to uzrakstīšu, lai nekļūdītos vēlāk, neaizmirstu nevajadzīgu iekomu. Un skatāmies, ko mēs daram. Mēs nenorādam pirmo un sesto šūnu atsevišķi. Mēs izmantojam indeks funkciju. Ja, tad atgādināšu, ko dara funkcija indeks. Funkcija indeks ir spējīga atgriezt vajadzīgo rindu no stabiņa. Tad mēs paņemam stabiņu, lūk, ir stabiņš ar x vērtībām, F4. Un mēs pasakam, ka no šīs stabiņa ir jādabū ārā pirmo rindu. Ja, pirmā rindas vērtība ir 7, tas arī atbilst mūsu pasta koordinātei. Tālāk, ko mēs darām, mēs paņemam šo pašu indeksu funkciju, lūk tā bez iekavas, Ctrl+C, un atņemam. Bet šoreiz mēs skatāmies nevis uz šo ceļu, bet uz galamērķi. Lūk, ir galamērķis, tad mēs esam atnākuši no 1. uz 6. punktu. Ko izdarīs šī indeksa daļa? Ja, ļoti vienkārši, ja paskatīsies šajā stabiņā 6. ierakstu un dabūs mums ārā vajadzīgo koordināti priekš vajadzīgā punkta. Lūk šādi. Ja? Nu, un pēdējā darbība, ja tas ir domāts x-iem, tad mums arī vēlreiz to visu ir jāpakopē. Un lūk, mēs iegūstam arī otro daļu, kas ir domāta y-iem. Y ir lūk šeit, tas ir nākamais stabiņš. Ja, tad, ko mums ir jāizdara, mums visas šīs adreses ir jānomaina uz nākamajiem. Nu, un tad to var izdarīt lūk šādi, iezīmējot. Tā netraucē. Un lūk šādi, neaizmirstam iesaldēt. Ja? Tad iesaldēt obligāti vajag x un y vērtības. Aizmirstu beigās iekavu ielikt. Jūs gan neaizmirstat. Ja? Te vajag iekavu pie SQRT funkcijas. Valkam uz leju. Lūk. Ja? Tad tie ir attālumi. No 1. līdz 6. ir šeit, no 6. līdz 3. ir te, un tā tālāk varam pārbaudīt, ka katru reizi tiek izmantots pareizs apgabals, nekas nekur nav aizlidojis, viss ir labi, iepriekšējais un šī brīža, lūk ir y, lūk ir x, viss ir labi, mums strādā. Ja? Lūk tāds, tas ir attālums. Ok, tas tad ir attālums, izskatās šādi. Tagad, ja mēs palasīsim uzdevumu tekstu mazliet uzmanīgāk, tad mēs pamanīsim, es šodien pamanīšu, ielikšu šeit. Tad mēs pamanīsim, ka tur ir pateikts, ka maršruta sākums un beigas ir pasts. Kā tas maina visu? Tad pirmām kārtām šī daļa vairs nav mainīgais. Šī daļa ir konstanta. Sākums vienmēr ir 1. Te solvērs vairs neko neaiztiks. Man ir pavirzīšu šādi. Tālāk, kas vēl nāk klāt? Vēl nāk klāt tas, ka beigās pēc visa mums vēl ir vēl viens viennieks. Ja, jo šeit, kas arī ir konstante, lūk šādi, ja, jo šeit mēs atgriežamies no 1 līdz 1. Mēs uztaisam tādu kā aplīti. Lūk šādi. Ja, tas arī mums ir. Tagad mums rodās problēma. Tagad izrādās, ka mainīgo apgabals ir lūk šeit, un viņš mainās no 2 līdz 11. 2 vismazākais, 11 vislielākais.
Un te rodās galvenā problēma. Solvers nemāk mainīt skaitlīšus kādā intervālā. Viņš to dara no 1 līdz kaut kā, no obligāti no 1, nekad no 2. Tas nozīmē, ka mēs vairs nevaram šajā apgabalā lietot. Vienkārši tāpat lietot no 2 līdz 11. Mums te jālieto no 1 līdz 10, un tad kaut kādā veidā formulās to visu jāpielāgo. Vai arī ir otrs variants, ka mēs vairs šeit netaisam mainīgu apgabalu. Mēs iznesam mainīgos mazlietiņ pa kreisi, šeit. Jā, tad nosauksim šeit tas vienkārši mainīgie. Lūk, un tad lūk šajā vietā. Solveris mainīs mūsu vērtības. No 1 un tā tālāk. Bet paga. Šis vienkārši vērtības, viņas nekādā sakarā nav sasaistīts ar visu pārējo mūsu darbu. Kas vēl ir vajadzīgs? Vēl ir vajadzīgs pārveidot šīs vērtības par mūsu koordinātu numurs pēc kārtas vērtībām. Tātad, ja mēs paskatīsimies uz mūsu parasto variantu, lūk šādi, ja, tad mēs ejam no 1 līdz 11 un tad atpakaļ šeit. Ja, tad kā tas izskatās? Tāpēc, ka tas, ko piemeklē Excels, ir pa vienu mazāks nekā tas ir mūsu tabulā. Lūk šeit. Ja, un tas arī tā. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam šīs formulas, šīs vērtības dabūt ar nelielu formulu, kas skatās lūk šādi. Vienlība zīme, tas, ko atdod Excels, plus 1. Jo, mēs redzam, ka katra atrastā vērtība ir pa vienu mazāka nekā tā, kur ir jābūt. Lūk šādi palikam uz leju. Tas nekādīgi nemaina vērtību pēc būtības, bet ja mēs tagad, piemēram, nomainīsim vietām, kad mēs redzam, ka tas automātiski ietekmē arī mūsu apeitiņus un kaut kādā veidā visu maina. Labi, ok, tātad to esam izdarījuši, un līdz ar to tikai tagad mēs varam paņemt un apeitināt šī stabiņa kopējo garumu, un lūk, šī vērtība ir mūsu mērķa funkcija. Tas ir tas, ko mums vajag optimizēt, pēc iespējas mazāku skaitlīt dabūt. Ja, tas ir lūk šīs attālums. Ok, labi. Palika pēdējā lietiņa, ko mēs izdarīsim. Šeit blakus mēs atradīsim mūsu jauno ceļu, jaunā ceļa koordināts. Kāds skatās ļoti vienkārši ar indeksu funkciju. Mēs pasakam indeks, lūk ir šīs stabiņš ar cipariem. Es iesaldēšu rindas. Tagad sapratīsiet, kāpēc. Un vai tu varētu atrast no šī stabiņa šo kārtas numuru? Tad te mēs iesaldējam kolonu. Lūk, tad kāpēc es to daru? Es iesaldēju kolonu un šeit rindu, lai varētu pavilkt uz leju šo formulu un uzreiz pa labi. Jo tagad, kad es paliku pa labi, man nobrauca gan šeit apgabals ar Y, gan šeit tas palika uz vietas, jo ir iesaldēts. Bet šajā šūniņā te viss brauc uz leju, te palika uz vietas. Lūk tā. Ko esam izdarījuši šeit? Esam dabūjuši mūsu, lūk, mūsu jauno ceļu, jauno maršrutu. Atstāsim viņu te. Lūk, tas ir jaunais maršruts. Pagaidām viņš skatās tāpat, ja, jo mēs vēl neko neesam palaiduši, bet tūlīt ar solveri mēs jau visu izdarīsim. Ok, tātad, kā izskatās solveri? Solveri šajā uzdevumā ir ļoti vienkārši. Data solver. Lūk, pirmā lietiņa ir mērķa funkcija, set objective ir, protams, sarkanā šūna. Ko mēs viņu darām? Mēs viņu minimizējam, tas ir loģiski. Tātad, ko mēs mainam? Mēs mainam šo apgabalu, lūk tā. Un galvenais nosacījums, vienīgais nosacījums šajā uzdevumā ir, ka šeit ir diff, all different. Lūk šādi, ok. Pēdējā svarīga lietiņa, ja mēs gribam, lai vispār strādāt, mēs nomainam šo te rindiņu, selective solving method, uz pēdējo evolucionāro. Un tagad arī viss. Solve. Ok, redzam, ka viss sanāca, vajadzēja mazliet pagaidīt, ja kādas 2-3 minūtiņas, tas nav nekas. Pagaidījām, viss ir gatavs, ok, skatāmies, ka lūk ir jaunais apgabals, jaunais ceļš, un redzam, ka rezultāts ir tāds kā apli pa perimetru. Tad tas nozīmē, ka viss ir pareizi, mūsu maršruts ir ideāli pareizi piemeklēts.
5. uzdevums.